Skolēna sapnis ir skolēna apziņas nekontrolēts redzes, retāk dzirdes tēls, no pieredzes fragmentiem fantastiski savirknēti notikumu sižeti, ko skolēns pārdzīvo katru dienu. Sveicināti skatītāji, klausītāji! Es īsti nezinu, kas tu esi, bet es šobrīd esmu Salkrastos. Un tagad nedaudz pastaigāsim pa pludmales platību, paskatīsimies, ko mēs šeit īsti varam redzēt. Mēs šeit, protams, varam redzēt sauli, varam redzēt kabīnes, kur var pārģērbties. Novērtēsim šo pārģērbšanās kabīņu stāvokli. Kā mēs redzam, diezgan jau ir pabojājusies kabīne, jo dēļi jau ir puspūši. Šī mums šeit ir jūra tā kā. Un tagad pamēģināsim, kā ir uztaisīt smilšu pili šeit. Tātad pamēģināsim, šeit ir smiltis un taisīsim smilšu pilīti. 1, 2, 3, 4. Un tā lielu uztaisam smilšu pili. Kā mēs redzam, smiltis ir diezgan tādas foršas, mīkstas, bet diemžēl īsti nevar labi uztaisīt smilšu pili, bet, pamēģināsim. Labdien! Visu labu! Un tā, diemžēl, mūsu smilšu pils aizgāja pa burbuli. Paskatīsim, ko tad labu šie atpūtnieki liek iekšā. Tad āliņi mums šeit ir, pārsvarā āliņi. Un tagad apskatīsimies šos mežus, kādi šeit meži ir. Tātad šis mežs ir diezgan vienkārši, bet, ko lai saka, čiekuri ir tik daudz, ka īsti nevar saprast, kur likt kāju. Un tagad neliela mums te būs pludmales objektu analīze. Mums šeit ir šādas jaukas šūpolītes. Izskatās, ka tās varētu būt paredzētas bērniem. Cik drošas, nemācēšu pateikt, bet var redzēt šeit jau korozijas pēdas. Tātad iespējams, ka visa šī pārikte varētu sagāzties. Konstrukcija šobrīd vēl pietiekoši stingra. Īstenībā cilvēki, kur ir izveidojuši šo taciņu, ir baigiem malači, jo savādāk, ja vajadzētu iet pa šejieni, vajadzētu šausmīgi iet pa visādiem čiekuriem, un tas nav īsti parocīgi, tāpēc labāk atgriezīsimies uz taciņas. Paldies par skatījumu! Ar jums kopā bija Edgars. Uz drīzu tikšanos!